Vajag atslēgties, vai ne? Pārāk bizi esam, darbs, ģimene, viss rauj jumtu nost, vajag atslēgties. Vajag pabūt vienam. Vai ir tādas sajūtas iekšā? Man kādreiz visu laiku tādas sajūtas bija, tāpēc, ka man besīja cilvēki. Bizī darbā, vai ne? Ģimenē arī tur sīkais kliedz, tas gribas aizmukt, gribas pabūt ar sevi. Un tad iekšā ir tā programma, kas man lika celties ļoti agri no rīta, piemēram, lai es varu pabūt viens, jo tas ir tas vienīgais mirklis, kad es varēju justies mierīgi. Man liekas, ka tad viss ir forši. Bet īstenībā tā īstā problēma jau ir tā sajūta, kāpēc tu nejūties forši, ka tu esi ar citiem, ka tu esi ieslēdzies darbā ar citiem cilvēkiem, ar ģimenes locekļiem, ar bērniem. Kāpēc tad iekšā nav tā foršuma sajūta? Un visticamāk, tad uzreiz ieslēdzas kaut kāda trauksme, un tev liekas, ka tev ir jāizdabā citiem un besī tie citi cilvēki. Bet tā problēma ir, ka tas jau viss ir par to, kas ir mūsos iekšā. Kāpēc es tā jūtos? Es jau nekad nesapratu. Es jau vienmēr domāju, ka tie ir tie citi cilvēki, kas ir vainīgi. Īstenībā tas viss ir te iekšā, tās sajūtas, neizstrādātās traumas, zemapziņas iestādījumi. Un tagad, kad es esmu darījis terapiju jau ilgāku laiku, tagad man ir viena alga. Es varu būt, kā teikt, saslēdzies ar darbu ilgi un strādāt daudz, un man tas vispār nenogurdina, man tas neuztrauc, jo es šeit iekšā jūtos mierīgi. Vienalga, kas notiek, jo es uzticos un paļaujos, un es zinu, ko man vajag, un es zinu, kas es esmu, es zinu savu vērtību, es novalku robežas, ja ir vajadzīgs, un man nav par ko satraukties. Jo es zinu, ka šī iekšējā sajūta nodrošinās to, ka viss beigās būs čikinēkā. Vienalga, kas lai notiek. Un tāpat ir ar ģimenes locekļiem un tam līdzīgi. Es tagad gaidu, es braucu mājās no komandējuma un es gaidu, ka es varēšu ātrāk satikt manu mīļoto, manu bērnu. Kaut gan kādreiz tas būtu bijis tāds brīdis, ko izbaudīt. Tagad varu atpūsties. Tagad man ir viena alga. Es zinu, ka man puika rāpsies kaklā un neliks mierā, bet tas ir forši, tas ir super, es to izbaudu. Es izbaudu to arī dažreiz šķietami to grūto brīdi un tam līdzīgi, jo es zinu, ka tas brīdis, kas ir tagad, ir vienīgais brīdis, kas man ir, un man viņš ir jāizbauda, un es jūtos brīvi, forši. Vienalga, lai kas tur notiek, tas viss ir par to sajūtu iekšā. Tas nav nekad par citiem cilvēkiem, un tas nav par darbu. Darbs tevi nevar izdedzināt. Izdedzināt to arī sev pats ar to nepietiekamības sajūtu, kas ir iekšā, ja viņi ir ieslēgti. Tā kā visiem jauku Ziemassvētku gaidīšanas laiku un uz sakariem drīz!